tā ir arī izglītības joma, kurā mums ir pietiekami nopietni jāstrādā, jo no tā beigu galā valoda un visa šī kultūra, viņa veidojās un attīstās caur mūsu bērniem, caur jauno paudzi. Līdz ar to šī sfēra ir būtiska šajā jautājumā. Tas ir arī jautājums, kas attiecās tieši uz lingvistiskām un valodas lietām, kur mēs šos valodas aspektus spējam pareizi dokumentēt, uzglabāt un nodot tālākajām paudzēm jau tādā, pietiekami zinātniskā līmenī. Un tas ir arī tāds patēriņa jautājums, jo tīri patēriņa līmenī mēs redzam, ka šī digitālā plaisa lielā mērā arī ir saistīta ar valodas zināšanām. Tā brīdī, kad cilvēki labāk jūtās valodas jautājumos, viņiem ir arī vieglāk cīnīties ar šo digitālo plaisu. Tā kā tie ir šie izaicinājumi, kādus Microsoft redz, un lai cīnītos ar šiem izaicinājumiem, mēs cieši ticam tam, ka tehnoloģijas, tas ir tas mūsu domēns, kurā mēs strādājam, spēlē pietiekami lielu un ievērojumu lomu, lai šajos izaicinājumos spērtu pietiekami lielus soļus uz priekšu un sasniegtu kaut kādu pozitīvu rezultātu. Un tas būtu ne tikai tāds pilnīgi netverams varbūt, ka mēs nodrošinam šīs valodas saglabāšanu tā tālāk, bet patiesībā ilgākā termiņā tās ir lietas, ko mēs varam izmērīt arī naudā. Un tas veids, kā Microsoft šīs lietas risina, un vai tas, solījums, kādā veidā mēs ar šīm lietām tiekam galā, ir caur Microsoft šo Local Language programmu, par kuru tad es mēģināšu tā īsumā pāriet pāri un pastāstīt, no kā viņi īsti sastāv. Un tā pamata ideja ir tā, ka mēs mēģinam savas aktivitātes grupēt 3 tādās lielās grupās vai domēnos. Tā ir tā kopa, ko mēs saucam par insight vai par zināšanām, kur mēs veidojam risinājumus, piedalāmies dažādos veidos, lai šīs valodas informācijas resursi, tās lietas, par ko mēs pietiekami daudz un plaši šeit esam šodien runājuši, lai viņu uzkrāšana būtu pēc iespējas vienkāršāka un pieejamāka un tā tālāk. Nākamā lieta ir tā, ka tajā brīdī, lai pārvarētu šo tehnoloģiju plaisu, mums ir vajadzīgas kaut kādas spējas, kapacitāte. Un arī šajā jomā Microsoft cenšas savu ieguldījumu dot, radīt šīs tehnoloģijas, kuras ir pēc iespējas vienkārši lietojamas un kuras tad ļauj pēc iespējas lielākām un plašākām masām izmantot to zināšanu bāzi, kas šajā insight, tā teikt, iepriekšējā blokā tiek veidotas. Un pēdējā, bet nebūtu nemaz svarīgākā lieta ir tā, ka Microsoft savā darbā orientējās uz pēc iespējas plašāku resursu iesaistīšanu tādu kolektīvā darbā bāzētu šo zināšanu veidošanu un zināšanu izplatīšanu. Tas nekādā gadījumā nav darbs, ko mēs darām tikai paši savām rokām un tikai un vienīgi, pārdodam par lielu naudu, vai dodam kaut kādiem izredzētiem cilvēkiem. Tā pieeja ir diezgan kardināli mainījusies. Ja mēs paskatāmies kādus gadus 10 atpakaļ varbūt, tad šīs pirmās versijas Microsoft programmatūrai, kuras parādījās citās valodās, ne tikai lielo 6 valodu izpildījumā, viņas tika būvētas tīri ar Microsoft pašu resursiem, tad pēdējā laikā tas darbs tiek organizēts stipri citādāk. Un tās lietas, kā tas notiek un kas ir pieejams šajā jomā, šeit ir tāds neliels apkopojums. Es ceru, ka šīs prezentācijas būs visiem pieejamas, un es ļoti dziļi neiedziļināšos, bet tā pamatpieeja ir tāda, ka tas, ko Microsoft mēģina nodrošināt, ir patiešām pēc iespējas plašāks noklājums ar šo valodu atbalstu. Un, protams, ņemot vērā to, ka tie resursi mums ir ierobežoti, tas valoda atbalsts ir dažādā līmenī, bet
tas ir tas, kas varbūt atšķir šīs te rindas, kur mēs runājam par language offering list, par language program coverage map un tā tālāk, kur ir dažādā veidā, šie te risinājumi tiek būvēti. Lielajām valodām Microsoft tiek pamatā galā ar saviem resursiem, savukārt mazākās tiek būvētas citādāk. Un vēl viena no lietām, kuru es gribētu noteikti pieminēt šajā aspektā, ir tas, ka Microsoft cenšas apkopot arī to darbu, kas notiek terminoloģijas radīšanā. Šeit ir, es zinu, ka attiecībā uz latviešu valodas terminoloģiju, it sevišķi to, kas tiek izmantot Microsoft programmatūrā, mums ir bijušas ļoti daudz un dažādas debates. Bet es gribētu no savas puses teikt, ka tas ir vēl viens pierādījums tam, kā Microsoft ciena to darbu, kas tiek darīts uz vietām. Jo, ja mēs paskatāmies to Microsoft programmatūras latviskās versijas, tur nav lietu, ko ir izgudrojis Microsoft. Tie ir termini, kas ir ņemti no Latvijas terminoloģijas, kādu mēs viņu šeit esam radījuši, tādu mēs lietojam. Un diskutēt mēs varam garu un plaši, bet tas ir tāds dzīvs piemērs tam, kā Microsoft izmanto šo te kolektīvo, tā teikt, intelektu, lai veidotu zināšanu bāzes. Nākamā lieta, ko es gribētu pieminēt, ir šie te valodu programmas, tīri, teiksim, tās kapacitātes lietas. Portāli un piedāvājumi ir pietiekami daudz un dažādi. Šeit arī es negribu iedziļināties katrā un visos no viņiem. Tas, ko es noteikti gribētu atzīmēt, mēs ļoti bieži šeit pieminam Google resursus kā tulkošanas, tai pašā laikā, ja mēs parasti paskatāmies to, ko Bing tulkotājs, kas šeit ir pieminēts kā Microsoft Translator, ir spējīgs izdarīt valodu pārī latviešu un angļu valodu, tad, vēl nesen, ja es pareizi esmu informēts, tad tas Blue Score rādītājs Bing translatoram bija tomēr augstāks nekā Google translatoram. Un viena lieta, par ko es gribētu tur īpaši vēlāk beigās parunāt, ir šis te Microsoft Translator Hub, kas ir pēc būtības tāda infrastruktūra pakalpojums, kurā mēs ļoti labprāt redzētu, kad mūsu partneri visdažādākajās valstīs, tā skaitā Baltijā, nāktu klāt un piedalītos un palīdzētu mums kopā veidot šos te valodas resursus. Vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, ir arī šis te Microsoft Tell Me risinājums, kurš spēr diezgan lielus soļus jau balss atpazīšanas un balss lietošanas jomā. Jāsaka, ka šajā ziņā pagaidām ar Baltijas valodām mums vēl ir ļoti daudz ko darīt, bet arī šajā sadarbības sfērā mēs noteikti esam atvērti un gatavi strādāt un sadarboties. Runājot tieši par šīm te kolektīvām programmām, ir vesela virkne šo te sadarbības veidu, kādā veidā Microsoft sadarbojās. Tas ir šis te pats sadarbības veidā būvētais glossary risinājums. Tas ir mūsu Go Global izstrādes centrs, kur mūsu partneri var piedalīties. Vēl viena lieta ir, ko ir ļoti, es teiktu, vērts pieminēt, kad visi Microsoft izstrādes rīki ir būvēti tā, lai multivalodu vides viņos būtu būvēti pēc iespējas ērtāk un vienkāršāk, pie kam lielākā daļa no tiem resursiem, kas jau ir iztulkoti, kas ir pieejami, tā ir publiski pieejama informācija. Visi šie te lietotāju saskarnes elementi, kuri ir lokalizēti visās valodās, un to ir tiešām daudz, ja nemaldos, nākamajā slaidā tā informācija varētu būt, tās ir 106 valodas, tad visa šī informācija, tās lokalizētās lietas ir pieejamas. Tā kā tas iespējas, ko pašlaik Microsoft ar savu pieeju valodu tehnoloģijām vai valodu lietojumam veido, ir vairāk kā 4 miljardi lietotāju, kuri runā vairāk un šajās 106 valodās.
Un, tas darbs notiek pietiekami aktīvi, visu laiku, nepārtraukti, ejot un turpinoties un attīstoties. Un, šeit ir tāds neliels apkopojums par tām, tādā vizuālā veidā, par tiem tirgiem, kuros šī te vietējo valoda programma strādā. Un Baltija ir cieši šajā lietā iekšā arī lielākā daļa no Eiropas. Es pat teiktu, ka visa Eiropa tādā vai citādā veidā piedalās šajās programmās. Un tas, ko patiešām gribētos rosināt šeit, ir klātesošajiem vismaz iepazīties ar tiem resursiem, kas ir pieejami, ko Microsoft piedāvā, jo viņu ir patiešām pietiekami daudz. Un piedalīties tajā globālā komunā, kas palīdz Microsoftam šo te darbu veikt. Un tāds īss un vienkāršs apkopojums ar tiem rezultātiem, ko mēs pašlaik redzam, ir tas, ka gan Windows 7, gan jau Windows 8, kas tūlīt būs pilnībā pieejams, gan visi Office produkti ir lokalizēti ļoti daudzās valodās. Tulkošanas, mašīnu tulkošanas pakalpojumi ir pieejami, ja nemaldos, 37 valodās, gan Office'ā, gan šajā te Windows, piemēram, atverot Word dokumentu, vienkārši iezīmējot tekstu, mēs uz viņu varam uzklikšķināt ar labo podziņu un no latviešu valodas notulkot viņu tuvu pie 30 valodām. Tā kā šīs lietas ir iebūvētas produktos un pieejamas lietotājiem. Tas ir tas veids, kā mēs mēģinām panākt to, ka tā digitālā plaisa tiek pārvarēta pēc iespējas, ka lietotājiem nav jāmeklē kaut kāda speciāla tulkošanas resursi, pie kam savukārt tas resurss, ko produkts izmanto šai te tulkošanas mehānismā, viņš ir mākoņu tehnoloģijās, mākoņu datošanas tehnoloģijās bāzēts un pieejams ne tikai šajos produktos, bet tas ir tas pats, kas ir šeit minēts dzeltenajā kastītē kā pakalpojumi. Tas ir Microsoft translators, Bing translators vai tulkotājs. Tas ir principā viena un tā pati tehnoloģija, kas tiek izmantota dažādos veidos. Un tas, ka mēs gribētu pieskārties nedaudz vairāk, ir šis te Microsoft Translator Hub, kas ir minēts kā šajās te programmās, kas ir vairāku, es pat teiktu, 10 gadu darba rezultāts, kur, ja nemaldos, tad man ir nedaudz vairāk detaļu, kur tā ideja ir tāda, ka šie te valodas resursi ir pieejami mākoņu datošanas veidā, principā jebkuram interesantam vai lietotāju grupām, un šis te mašīnu tulkošanas motoriņš vai rīks vai engine, kā mēs viņu mēdzam saukt, ir pieejams jebkuram lietotājam, un viņa spēkos ir papildināt šos te valodas resursus, ko šis Machine Translation Engine izmanto savā darbā. Tas, kā mēs to jau esam, mēs šo te tehnoloģiju esam jau nedaudz aprobējuši 2 konkrētos projektiņos, kur ideja principā ir tāda, kad mēs izveidojam, ko mēs saucam par projektu, izveidojās komūna, kas ir ieinteresēta kaut kādas konkrētas valodas resursu uzlabošanā, tad šis te projektiņš tiek nosacīti nodefinēts, lietotāju grupai tiek izdalīts šis te resurss, viņi strādā ar valodas resursiem, izveido šo te modeli un pēc kāda brīža palaiž šo te mašīnu tulkošanas resursu globālajā mākonī pieejam visiem pilnīgi publiski. Un, lai to tā kā nedaudz mazliet vairāk aprakstītu, te ir neliels video gabaliņš, kur mani kolēģi par šo pieredzi un arī lietotāji šai pieredzē dalās. The day I heard languages were dying, I wondered what else was being killed. Millions of words mutilated, thousands of songs unsung, hundreds of stories untold. Which language, I pondered,
would answer this. How long will it take for humanity to be human? The day I heard languages were dying, I didn't feel so alive myself. Yeah, now he slide out. Okay. More and more information is being made available on the web. So our goal really has been to develop Microsoft Translator Hub in such a way that it would be web accessible from anywhere in the world. This empowers communities and organizations that want to build custom translation models to really take control of it, to create, improve, even deploy the system without a translator service getting in the way. This sense of empowerment allows under-resourced communities in particular to preserve their language and their community and culture for generations to come. So as Microsoft looks to provide support and services to governments and countries all over the world, we have to embrace and respect the local communities to create cultural opportunities, economic opportunities, and opportunities for individuals to communicate within their communities and communities all over the world in their language with their culture and history preserved. And Microsoft Translator Hub enables that opportunity for governments, for communities, and for citizens all over the world. What we did is we ran a couple of workshops, and we did this in order to reach out specifically to language communities. One of them was with the Hmong in Fresno, and the other one was actually at Kathmandu University with the Nepali language. The Nepalese students that we interacted with at Kathmandu, well, many of them weren't even fluent in their own language, which was very surprising to discover, that they were more fluent in English than they were in their own native language. I personally don't speak in Nepali fluently, and the project Microsoft Translator Hub is helping me improve my fluency, and I think it will also help in preserving the Nepali language. The elders inside of the Hmong community were watching their culture slip away, one elder at a time. If we don't do anything about it, the culture and the language of the Hmong is going to disappear in this country. But with projects such as this, it's going to be one of the very important steps that we can take to stop this from happening. The project is very important to Hmong. First of all, there are many reasons. One of them, of course, that comes to my mind is that the language itself, the written language itself, is less than 60 years old. So that makes it very difficult for the Hmong people to actually preserve any type of culture or any type of written language. So the project not only allows the non-speakers of English to be able to access information that are in English, but also it allows the speakers to now network across countries. This machine translation project, which will work on the Nepali-English sphere, will help us share our culture, local tradition and rituals to the rest of the world. How do we do more, preserve more languages and more cultures as we go forward? Today it's Nepali and Hmong, tomorrow it's the world. Lūk, tas būtu, es tā saprotu, ka man laiks ir beidzies. Tas arī ir pēdējais slaids ar resursiem, ja ir interesi. Tā kā paldies par uzmanību. Paldies, Ērika.